No sveiki visiem. Šodien vējš tā pūš neganti. Bet atkal pēcpusdienu izbrīvoju sev. Atbraucies viņu tādu poligonos saukt, jā, tad teiksim atkal paņemos ar uzstādījumiem, ko man ieteica čoms. Man jāatbrauc tur, kur signāli daudz, jā, un daudz tiek kautie. Nav tik daudz kā pie tā staļa, jā, bet arī daudz. Kaut kam jābūt vēl. Man smiekli nāk. Jā, tieši tās kara lietas ir. No. Tā ir Wehrmacht dakšiņa. Man liekas, ka kas karot atradis atsevišķi no dakšiņas. Jāapsās, varbūt tas nav viena komplekta. Ar karote nolausta. Kur bija tie marķējumi? Redz, ko var ieraudzīt. Nu, mēģināsim apstīties tuvāk. HHL 39. Nu, tajā otrā pusē bija dakšiņa droši vien, ka nevarēja atlocīt. Nu, viņi atmērcēs un būs ok. Jā, lai jūs saprast, teiksim, tā vieta ir staigāt pārstaigāta. Jā, nu. Tā tas ir. Deus Divi ir brīnum aparāts. Tikai jāmācās uz viņu bezgalīgi, jā, vēl mācīties. No tur to Wehrmacht dakšiņu atrada. Šito uz telefonu nofilmēja. Atlikt tur, kā viņš ir izmetās, jā. Skan riktīgi labi. Es jau zinu, es apstījos. Redz, redzams apspiedums. Nedomā kāds, ka... Jā, redz, ko paspodrinā. Tas ir sudraba pulksteņa vāks. Tas ir sudraba gabals. Sudraba. Nē, apsudrabots. Redz, ka izlīd ārā. Misiņš. Šā vai tā. Kaut ko varēs izpētīt, kas tāds bijis. Jā, apsudrabots. Domāju, ka sudraba. Sarkans. Tas nemaina prieku man. Labs. Nav pirmā monēta šodien. Kas tā ir? Jā, cariskā. Vienkapēka vai kapeika. 1850 gadi. Bija kādreiz dikti žēlīgi. Vēšu. Nav kaut kur paredzēja. Padomu zeltu. Te kaut kur jābūt. Kur ir noslēpās. Kaut kur ir. Kapēka. 40. gada. Fermers žogu blakus stājas. Parunājām. Saka, visi izraksts. Es saku, es zinu. Redz, kaut kas paliek vienmēr. No, zelts vai 50 centi. Es saku 50 centi. Trāpīts. Nā, tāds ir. Skanēja blakus ausbuņģi. Grupas krastu seju tagad. Nav pārlaid pāri.
Vēl. Droši vien vēl 50 centi. Ops. Jā. 20 šoreiz. Viens saimnieks. Izsās, ka vēl viena monētiņa. Kas tā ir? Tā ir jauna. 10 santīmi pirms eiro. Labi, skanēja jau labi. Izsās, ka gredzās. Gredzās. 18. gadsimta laulības gredzās ar ornamentu. Upes krasti vienmēr viņi pateicīgi. Meitene sēdējusi un, kā saka, nosvieda. Es maldu, sieviešu izmērs jau nezinu. Pat blakus vēl viens gadzās. Šits man liekas, ka vīrieši. Šits vecāks. Tāds nav bijis baigais vīrās. Kā laiks paliek nevērts. Pēc tam notīrīs. Nav kaut kas līdzīgs monētai, tikai caurums vidū. Tas petrolijas laikam ripuls. Jā. Petrolijas. Krona tā ir. Dāņu krona. Atrod upmalā. Denmarka jāvas. Normāli. Mārtiņam sveiciens. Nav te kaut kur gar upi staigājis. Nezinu, kur viņi gada. Tāpēc domāju, it kā monēta, vai tāpēc caurums vidū. Nezinu. Jāsmējās, ko tik nevar atrast. Trešais gredzās. Viss viena laika apta. Jāņas svinējuši, ko te darījuši. Papart zieds varbūt ir baigā šito. Siko. Izrak, domāju, kas vēl blakus siko, redz gredzens, bet tie dažādi laiki. Kaut kas pat rakstīts, vai domāts, ka raksta. VF. Nezinu, to pēc tam uzmanīgi jāapstās. Ko domāju lūžņi? Izraku. Nevar saprast, kaut kas virs sev ir. Kas tāds ir? Māksla kaut kāda. Viņš tāds uztaisīts. Burts. IB. Nezinu. Šitas ir mistisks. Mājām zvanīt tādu vētri jūras krastā tagad. Te iekšienē tīri. Ir normāli, nekāda vaina. Tā upe ir. Te augšā, kad ir paus ar pali, viņa līdzi to zāli ir. Teik, un tā smilta pabiros. Tas līmenis, ka pieiet, jā, tad vispār tā diezgan drūms tas skats. Domāju, izlauzīsies, kas tad būs. Tagad nevar saprast, uz kur pusi vispār straumi ir. Kā es filmēju, es pēc straumu filmēju, tāpēc, ka vējuši no tās puses. Ko? Skaistā Wehrmachta dakša. Kas tur vēl bija? Kaut kāds 70 santīmi. Tie centi. Nezinu. Nodreiz, jā, bet dīži neesmu pacēlies. 3 gredzeni. Tie tādi paveci. Kas tur vēl bija? Vēl kaut kāds monēts bija. Skaistais, apsudrabotais pulksteņvāks. Ar to arī, kā saka, tiekamies uz galdiņu, ka viss būs.
Nu, putnu skaņas kā Somijā toletē, jā, tur lidostā, tur putnu čivini, jā, kad ieiet. Nu, smējos, jā. Nu, šoreiz tāds jautrāks apskats, vēl. Apstīsimies te dakšu, jā. HHL 39, jā, tāda dakša. Atradu internetā, jā, tur bija tirgoti pieaugšu bildi. Nu, karot nolaustu. 50 centi. Itālijā kauti. Vēl vien 20, arī tas pats itālis. 3 kopēka. Nekas īpaši. 40. gads. Tā mūsu pirms eiro nauda. Kas te tas? Mistisks kaut kāds. Kaut kāds lējums. Jā, viņš. Man sākumā likās, ka tas krustam vai augšu vai apakš tas stariņš varētu būt. Nu, nezinu, atbildēt. Kas te vēl? Tā ir kapēka. 1850. gadi, jā, nav mirusi. Šis bija jāsmējās, jā. Domāju, ka petrolijas lampas tas ripulīts. Tikai tāda asija, kad pazudus, jā. Dāņu krona viena. Nu, tad bija kaut kur gads apakšā uz lauku, nevarēja saskatīt. 1995, jā. 30 gadus atpakaļ kauta. Nu, viņi niķeļi sakausējums, viņi gaišo būt, jā. Ka viņi notīra. Nu, gredzens. Pie mums ir dažreiz atrodam tie IHS, jā, tas ticības. Jēzus Kristus Salvator, Jēzus Kristus tēvs. Un te ir IMI, jā, tas varētu būt kaut kur Marija klāt, jā, Jēzus, Marija un tad vēl kaut kas. Nu, uz šiem lika ticības kaut kāds saīsinājums. Es īsti neatradu, jā, bet, nu, priekš zīmogu gredzenu viņš ir pa plānu, jā. Domāju, tas ir arī ar ticību saistīts kaut kādi burti. Nu, laulības gredzens diezgan bieži tāds atrod, ja, bronzas 18. gadsimta viņš. Nu, kas te ir? Kaut kas uzrakstīts Kiriļicā pa vidu, tas ir F, ja. Nu, man grūti spriest, ja, kas te ir domāts. Šis mazliet vecāks gredzens. Poga. Arī pavec, jā, arī varētu būt 18. gadsimts. Šis izraku, jā, likās. Es viņus pazīstu tos vākus, jā. Kas sudraba vāks, pēc tam es apstījos, kurš šitāds te tumšs. Tā tad apsudrabots, jā, mans slēdziens uz lauku bija. Nu, apgriež otrādi, nu, šitā jāskatās. Sagriezīsim, kā vajag. Jā, te, ka būs pirksts, jā. Mēģināsim pievilkt. 875 un apakšā 84, jā. Tātad tas ir sudraba vāks, jā, pulkstenim, kas ir bijis ražots priekš cariskās Krievijas, jā. Un šeit ir tas atkal lācis, jā. Pēc tā pateikt, ka Šveici, ja šito lāci ierauga, ja tas sudraba apzīmējums Šveicē bija. Jā, visdrīzāk 19. gadsimta beigas, jā, kaut kur. Kāpēc domāju, ka beigas? Tāpēc, ka cipars te ir, jā, ar 5 cipariem, jā, tad viens no pirmajiem pulksteņiem. Tās
Man tur ir viens no veciem video, ja, kur pulksteņus apskat Šveicis, ja. Visas tās zīmes sākās pēc 1886. gada, ja. Tātad viņš kaut kur, es viņu datētu uz 19. gadsimta 80. gadiem, ja. Viņš viens no pirmajiem pulksteņiem bijis. Nu, šeit atkal pirkstu pieliku, te ir tas ražotājs. Man netikās tagad pētīt, bet izpētīšu, es pieaugšu klāt fotogrāfiju, ja. Nu, Šveicis pulkstenīts bijis. Kas paredzēts, ja, eksportam uz carisko Krieviju, tāpēc tās prūles ir divas. Ja, nu, tā pasvaru nezinu, viņš atkal fotogrāfiju pielikšu kaut kādu. Nu, 5 gramu varētu viņš svērt, ja, tas vāks. Nu, viegliņš pavisam, ja. Kas ir, ja, atradums, kas, jāsaka, jau ar vēsturisko vērtību, ja, izrakstu šitā, ja, skatos IB 0, ja, un tad tomēr, nu, ja būtu sakusums, ja, tad ievadot lūžņos, ja, un nedomāt, ja, bet, nu, tomēr jāsagriež viņi, jāsagriež šitā mājās, ja, sanāk man te tāds kronis, ja, jau un 0, ja, nu, bet vienam kronim augšā 0, ja, tad neviens ķeizars nelika, ja, atkal, teiksim, tāda, zinām, vilšanās, ja, apstos malas, ja, redzams, ka tāds viņš ir izgatavots, otrā pusē nekas tur nav. Jā, un nu, visas puses apstīts, jāskatās šādi, ja. Te man jāsmējās, jā, tagad no sākuma vispār, jā. Smiekli sanāca, jā. Nu, sāk pētīt, jā, kas tāda, no svīna sakausējums, tas ir kaut kas no tāda ir taisīts, jā. Un tad atradu, kad arheologi, nu, angliski, jā, atsauksmi. Atraduši bija, jā, tādu forma stipri līdzīga. Un, nu, viņiem bija vieglāk, jā, viņi apstījās un saprat, pa ko iet runa, jā, zin. Šeit ir, kā saka, laika zops daļa, jā, tā proporcija, jā, te ir zaudēta, jā, bet ja jūs tā ieskatāties, jā, tad šeit redzams ļoti labi, kur pirksts rāda, jā, tā ir roka, jā, sievietes, jā, sievietes roka. Un, jā, nu, šeit ir krūtis. Ja, nu, te tālāk man jāsmējās, ja. Nu, jums jāsaprot, ja, ka, teiksim, 18. gadsimtā, ja, bija cilvēki ar labāku iztēli, ja, tās bija kūtīdētās olas ēduši, ja, un produkti labāk, ja, un tad iztēli labāk, ja. Un nebija fotogrāfijas, ja. Fotoaprāts jau nebija izdomāts, ja. Un kaut kā tiem vecpuišiem, jā, vajadzēja tikt galā, jā, ar to spriedzi, jā. Pēc tā mūdu man pašam jāsmējās. Jā, nu, šī ir, teiksim, tā laika tāda, nu, tāda fotogrāfija, jā. Tāda fotogrāfija, kā vai tā pasaka, nu, ka gāja uz baznīcu droši vien, ka šī fotogrāfija nebija ielikt līdz kabatā, jā, nu, aptuveni tā. Nu, jā. Tāpēc jāatmetam, teiksim, nost, jā, to smiešanās daļu, jā, tad, nu, riktīgs vēstures artefakts, jā.
kā saka, dabūt 300 gadus vecu tādu metālu izstrādājumu, jā. Godīgi sakot, es nezinu, jā, kurš vēl būtu izracis, jā. Un man pirms tam nebija nekādas nojausmas, par ko izvērsīsies burtiņš B un bezgalības zīme, jā. Nu ko, pietiek te mūdēt, jā. Nu, ja jāliek tās balles, jā, tad fotogrāfija 12 no manis sudraba vāciņš, jā, 19. gadsimta 80. beigas, jā, kaut kur 10, jā, Wehrmachta dakša 8. Nu, te rēts viesis pie mums 6. Pārējais, kā saka, zemāk. Nu, labi, cerams, ka sapriecāju jums ar fotogrāfiju. Nu jā, te var redzēt, tepat, teiksim, ka tā ieskatās, jā. Te ir diezgan tas aplīts, te tāds izstrādāts, jā, viņš ir, jā, zin, te kaut kas te vēl ir tāds, jā, nu, pievilksim tuvāk, jā. Jā, jūs redziet, te tāda viena svītriņa, jā, un es pieļauju, ka otra strīpiņa ir atkal laika zops ir nograuzis, jā. Samulsināja pat kameru, jā. Nu labi, lai paliek miglātīts. Tev viss citai reizei.